Labdien, dāmas un kungi! Pirmssvētku epizode un atgriežas Offsides. Sveiciens visiem pirmssvētku laikā. Sveiciens jau laicīgs Ziemassvētkos. Jā, paldies. Jaunajā gadā. Kārli, Sveiciens. pantiņas iemācies? Nē, man nekad pantiņi, dzējoļi, nekas tās nav turējies galvā. Yeah? Arī Tu zini vienu, tev ir viens tāds. Man liekas, tev tikko teicu, mēs gulējām arī burtiski kaut kādas 3 stundas. Es tā kā šobrīd vispār nevaru neko padomāt. Bet es nevarētu būt nekāds aktieris, nekas tāds, jo es vienkārši nesaprotu, kā var paturēt galvā tik garus tekstus. Jā, vai ne? Nu, tā kā es vienkārši nesaprotu. Es neesmu tam radīts. Ir vienmēr tie go-to pantiņi, vai ne? Zini, tur divi rindas, tipa. Un katros Ziemassvētkos vienmēr ir vieni tie paši. Mēs nesen bijām Ziemassvētku pasākumā, un es skatos vienu meiteni tā kā noskaita tādu reāli tā kā garu pantu. Es domāju, tas ir dedications, reāli iemācīties Ziemassvētku pantiņu. Bet vispār jau komentētājiem mēs tādi mākslinieki esam, mums jau vajadzētu kaut ko smuku par futbolu, vai ne? Jā. Nu, tur jau var runāt par futbolu daudz, bet jā, es nezinu. Varbūt arī kāds noskaitīs. Kurš varētu? Kurš varētu noskaidrot labu pantiņu? No komentētājiem es 1000% zinu, ka Ilvars Kosinkevičs varētu. Es domāju, ka Ilvars lasa grāmatas, Viņš varētu 1000%. Nē, man ir. Es māku 5 dzējoļus. Misters Todenam tev jau vēl dāvina, tu vēl tici savu tētim? Vairs nē. Mēs te varam atklāt kaut kādu noslēpumu. Neeksistē. Jā. Nē, nu paga, eksistē. Tikai saproti, ka cik mums gadīgie klausās mūsu raidījumu. Bišķi uzmanīgāk, tu nesabojās apnis. Eksistē, bet ne Latvijā, bet Somijā. Jā. Tur eksistē, jā. Bet atceramies, ka Ziemassvētkus var nozagt Grinč. Mēģināt nozagt. Un arī futbola svētkus var mēģināt nozagt Grinč. Tas tā, mazai atkāpē par Grinču. Labi, ķeramies klāt. Mums pirmsākā epizode. Šajā epizodē mēs izdomājām tā, kā, piemēram, Spānija ir devusies Spāņu siestā. Sezonas Ziemassmiegā, jā, lielākajai daļai līga ir 17-18 spēļu nospēlēt. Tā kā pirmais aplis tūlīt būs noslēdzies. Iziesim cauri pa līgām. Un man uzreiz tev pirmais jautājums. Šis patiks misteram Tottenhamai. Visu sezonu visi saka, nē, Arsenals tik tur, viņi tā kā iet uz priekšu, nē, šī ir Arsenal sezona. Man ir tāda sajūta, ka Arsenals sāk čaukot. Jo tajā brīdī, kad Arsenalam viņi nebija vēl savu spēli uzvarējuši, vēl nebija nospēlējuši, viņi 1-0 uzvarēja, Jokeris iesiet pendeli pret Evertonu. Pirms tās spēles beidzot pat turnīra tabulā, dzīvajā, bet viņus kāds apsteidz, un tas bija City. Un it kā liekas, City tur tā klusība, bet tas ir City. Viņi ir uzvarējuši 6 reizes viņos 7 gados, un viņi atkal tev piezogās no muguras, un man ir tāda aizdoma, ka šis atkal ir čauka gads. Jā, cik bija punktu pārsēs, kaut kādi tur 5, 7 bija. Iekrāts tāds zolīts, jā. Jā, joprojām gribas ticēt, ka Arsenal viņi varētu uzvarēt un uzvarēs varbūt, bet tas, ka, man liekas, vissliktākais scenārijs ir, ka tieši City tiešām ir aiz muguras. Un kas ir interesanti, ka Guardiola ir sācis runāt pilnīgi kaut kādu sviestu atkal preses konferencēs un visi komentāros raksta, City būs čempioni, jo viņš katrā sezonā, ka City uzvar Premjerlīgā, viņš presenēs runā pilnīgāko sviestu. Tā kā viņš par tiem kilogramiem redzēja? Viņš par kilogramiem ir... Ziemassvētku ēdies. Jā, viņš īsumā pateica, ka viņš ir dīvains džeks, kurš vienā dienā varētu aiziet vienkārši no City. Viņš tā kā pagājušajā nedēļā pateica, I'm a weird guy. Varbūt vienu dienu es vienkārši pateikšu čau. Ķipā. Jā. Un, Nē, viņš ir īstenībā. Es domāju, ka viņš arī ir tajā pašā spektrā, kur Messi ir. Tāds. Nē, Guardiola ir, es domāju, ļoti... Viņš ir ķipa ģēnijs, bet tajā pašā laikā, man liekas, viņš ir bišķiņ uncomfortable ar viņu runāt. Viņš varētu, to sarunu darīt tādu nepatīkamu bišķiņ. Tu ej nost no laukuma, tu nespēlē City, viņš pienāk tev kaut taktisko masterklasi grib ietot. Jā, jo viņš tagad arī pēc pēdējās spēles piegāja pie Guardiola. Gan arī savu uzvārdu brāļu un riktīgi kaut ko. Komanda uzvarēja, bet viņš tur māca kaut ko, un pēc viņam presenē jautā, kas tur bija. Viņš pēc, es gribu aizbraukt uz Horvātiju.
atpūsties, gribēju pajautāt, kur tur labākā āstuve ir, uz kādu Kuriet braukt. Džeks sāk kaut kādus tos izgājienus, un tas nozīmē, ka City būs Jā, tas, čempioni. zini, kāpēc arī viņš to sāk? Viņš nejūt to spiedienu. Viņš uzreiz, man liekas, sāk piedurties kaut ko, jo tā ir pieduršanās. Nu, viņš varēja pateikt, es viņam tur izstāstīju, kā viņš tur tajā spēlē, tur šito, un tā tālāk. Man nepatīk, kā viņš nospēlē, bet viņš vienkārši, es pasties, Horvātija, zini, viņš ir tāds, man liekas, baigi relaks ir. Interesanti bija rumori, ka viņš atkal kopā ar esot ar sievu. Bet tur jau piedūrās, tā, ka viņš tam Guardiolam prasīja par Horvātiju, ka viņam ir draudzene, viņš grib aizvest draudzeni uz Horvātiju. Uz viesnīcu. Varbūt Bišķi paspēlēties. Rekur redzam tabulā, un ir vēl viena komanda, kurai kārtējo reizi, kā vienmēr, protams, visi novēl to, nevis novēl, bet saka, ka agrāk vai vēlāk viņi kritīs zemāk, tā ir Aston Villa. Bet 10 uzvaras pēc kārtas Premjerlīgā. Jā, un uzvarēja arī United. Uzvarēja United, un ja es nezinu, es tīri pēc statistikas, ja tās ir 10 uzvaras pēc kārtas, tas nozīmē, ka sezonas pirmajās 7 spēlēs viņiem bija 1 uzvara. Pirmajās 5 spēlēs bija 0 uzvaras, pēc tam bija 1 uzvara, 1 zaudējums, kaut kas tāds. Ne, tā sanāk, jo rekur, ja viņi ir nospēlēti 17 spēles, tad pirmajās 7 spēlēs viņiem bija tikai 1 uzvara. Kaut kas tāds arī bija. Viņi bija izkrišanas zonā vienu brīdi. Visi teica, ka viss te ir projekts beidzies. Un Emery jau viss tur norakstīja. Jā, un Watkins nevar iesist, Rodžers nevar iesist, viss ir slikti. Tagad 10 uzvaras pēc kārtas. Un, daudz saka, Aston Villai, grūti salīdzināt šo komandu ar Leicesteru, jo Aston Villai tomēr ir tāda pieredze jau šobrīd uzturēties Eiropas zonā. Bet kāpēc, lai Aston Villa neizšaut varbūt? Es domāju, daudz neitrāli, kas negrib varbūt, lai City uzvar, lai Arsenal, viņi teiks, davai, lai Aston Villa uzvar Anglijas Premjerlīgā, un tas būtu episki. Tas būtu top. Jā. Arī, ja Sunderland iekļūtu Eirokasos, arī tas būtu top. Jā. Rodžers 2 spēles pēc kārtas gūs pa 2 vārtiem, un Aston Villa ir vienīgā komanda Eiropas top 5 līgās, kurai visvairāk goli ārpus soda laukuma. Tur 10. Aston Villa? Jā. Viņi sit no distances visi, kas grib, un šobrīd ir top formā, un ziemas transfera periods, ja viņi paņems varbūt vēl kaut kādu uzbrucēju, jo Atkins nav īsti ieskrējies, tad varētu būt interesanti. Man ir viens jautājums. Labi, tabula ir blīva, jo no principā 15. pozīcijas līdz izkrišanas zonai it kā ir tur tikai 3 vietas, bet no 15. pozīcijas līdz Eirokausiem ir tikai 4 punkti. Tas nozīmē, ka principā, tur ir 10 komandas super blīvi, viena pie otras, bet gribot, negribot, ir jāstāsta, ka pagājušajā sezonā Tottenham un Manchester United abas cīnījās no sērijas par relegation battle, lai gan skaidrs, tur tās 3 komandas bija tālu aizkritušas, bet abas 2 tur 17. 16. vieta. Ja Unitedam sāk parādīties kaut kāda cerības stariņa, un es teikšu, ka Rubens Amorims izstāsta pēc cilvēku, kurš ir izgājis ārā no terapijas un viņam no depresīvā skata sāk izstīties, ka saulīt nedaudz sāk spīdēt ārā, tā kā šodien Latvijā parādās saulīt un tas pelēkais drūmais laiks pēkšņi tie mākoņi tiek aizplūst. Kas notiek ar Tottenhamu? Jo reāli šobrīd, es nezinu, labi, Es viņus esmu diezgan maz redzējis, tāpēc viņi arī nespēlē tik daudz Čempionlīgā, vai vispār nespēlē Čempionlīgā. Spēlē Čempionlīgā? Viņi uzvarēja Eiropas līgā. Pareizi, viņš Eiropas līgā uzvarēja. Bļāviens, es pat tik ļoti neesmu iedziļinājies, ka Tottenham spēlē Čempionlīgā, ka es pat nezinu, kurā vietā, kā viņiem iet Čempionlīgā. Viņi bājas blakus Chelsea. Mēs esam, man liekas, tieši zem. Mēs turpat esam pie astotnieka. Kaut kā 9. Es pat tik sūdīgi zinu, kā iet Tottenhamai, ka es aizmirsu, ka viņi spēlē Čempionlīgā. Bet vairāk par Tottenhamas, kā lai es pasaku, nevis zīmolu, bet tādu rokrakstu šī brīžā, jo tāda sajūta, ka tāda vienkārši neeksistē, ka tāda nav, jo tās treneru mājas tik daudz. Un labi, pie Anģis bija skaidrs pa lielam. Tu spēlē kaut kādu super totālo futbolu, vienkārši super agresīvi, pofīgi uz visu, galvenais izcīnām to kausu. Un daudzās spēlēs viņi tur gāja no sērijas un atvēra savu aizsardzību vienkārši tā kā caurumainu aizmugurē, bet gāja uz priekšu. Kas tagad ir pie Franka, pie Mr. Algoritma? Tu man prasa, kas ir noticis Tomas Franks. Reāli. Tu esi paņēmis mid-table menedžeri un tu gaidi, kad viņš tagad vadīs klubu, kas vēlas iekļūt Eirokausos. Un tur... Zini kā, Postecoglou lielākā kritika bija tas, ka tā aizsardzība, ja?
Mēs domājam tikai par uzbrukumu aizsardzībā. Tur katrs tikko bija vispār intervija ar Van de Venu. Es nezinu, vai jūs kāds redzējāt. Es redzēju, jā. Jā, un viņš teica, ka viņš pats kā spēlētājs aizsargs teica, ka viņam jau bija šī līdz kaklam bija tas, ka katru reizi, kā ir pretuzbrukums, tā ir pa lielam iespēja pretiniekiem. Un Tomas Franku paņēma uz Tottenhamu, lai būtu tas balans vairāk, ja? lai tā aizsardzība nedaudz labāk būtu. Un uz doto brīdi mums ir mazāk punktu nekā mums bija ar Postecoglou. Mēs esam ielaiduši vairāk vārdus nekā ar Postecoglou. Un tā vietā, lai mums būtu labāka aizsardzība un nedaudz stabilāks viss, mums ir viss sliktāks. Mums ir viss sliktāks, ja mums joprojām ir savainojumi. Kur saule? Kur tu redzi sauli? Es neredzu sauli ar Tomasu Franku, es neredzu sauli. Es nezinu, kāpēc. Viņš izturēs, kā tev liekas? Kas ir Levija vietā tagad? Tagad ir Lewis Family. Viņi jau tur bija, bet tagad viņiem ir... Lewis Family? The Lewis Family, jā. Tas ir Džeks vai ģimene? Nē, burtiski ģimene ir... īpašnieki Tottenhamai. Bet kurš ir tāds sporta direktors? Sporta direktors ir bijušais Arsenal sporta direktors. Tas Portugāls? Nē. Varbūt viņš nav sporta direktors, bet gadījumā viņš tur ir... CEO. Jā, viņš bija tāds... Viņš ir indietis kaut kāds. Indietis, jā. Bija tāds ļoti dīvains. Jā, un... es nezinu, cik viņš ilgi izturēs. Man liekas, jau sen ir laiks. Man arī liekas, ka viņu neatlaidīs un viņam dos laiku, bet man liekas, tur ir tikai tu atliec to. Viņš nebūs. Eventually tas notiks. Bet viss, kas viņam jādara, lai viņš paliktu amatā, jāpasaka, es uzvaru trofejas 2. sezonā. Jā, tā kā un vispār zinu, kas viņam vēl ir liela kritika, ko vispār Tottenhams fani viņi tagad ļoti sāk nepatīk Franks, kad katrā preses konferencē viņš nosoda fanus. Viņš pateica, ka... Nosoda fanus. Tu nebija redzējis nekādu klipu. Viņš bija iepriekš kaut ko teicis, bet tagad kaut kad nesen, burtiski iepriekšējā spēlē, man liekas, pēc spēles viņš pateica, ka īsti fani redz vīziju. Īstie Tottenhams fani redz vīziju. Tie, kas nav īsti fani, viņi nosoda, bet tie, kas nenosoda un redz vīziju, tie ir īstie fani. Un par to ļoti sacapās visi. Šitā kļūda, starp citu, ir ar daudziem treneriem. Un es ticu, ka lielākā daļa treneri ir ar ļoti, ļoti inteliģenti, ļoti augstu IQ un ļoti labi pārvalda, manuprāt, kaut kādas jautājumas, cilvēku psiholoģijā un pēc cilvēku uzbūves. Bet tie treneri, kuri izsaka tāds komentārs par faniem, nezinu, vai viņi to izdara emocionāli vai nē, es domāju, līdz ko tu sāc palielam dirsties ar faniem, tas ir sliktākais, kas var notikt. Tas tā kā no sērijas valstī ar tautu dirsties. Tauta vienmēr pagriezīsies par tevi, ja tu tā kā viņus vainos par kaut ko. Un man nesen patika, es par citu random Londonas klubu, bet to es pajautāšu tev. Mareskas intervija. Viņas paliek ar vienu atklātāks. Jā, Mareskas intervija. Viņš laiks saka, ka šīs bija grūtākās pēdējās 48 stundas man klubā. Un viņam prasa, kā klubā, fani tev tā kā neatbalstīja. Es mīlu savus fans. Un tas nozīmē, ka es nācu no vadības puses. Vai no panditiem. Jā, un redzi, bet arī Mareskas, viņš bija tāds arī tāds fucking jocīgs. Viņš runāja jocīgi. Bet Mareska ļoti, varētu pat teikt, varbūt neapzināti gudri izdarīja, ka viņš pateica to, ka fani mums ir perfekti. Jo sanāk, tad Chelsea fani aizstāvēs Maresku, bet ar vadību viņam tādā gadījumā ir kaut kāda sakašķēšanās. Neviens nevarēja saprast beig daudz spekulācijas, bet es domāju, ka daudz arī fani kritizē. Kurš tur ir zem Bolī? Tur ir atnāca kaut kādi šitie bijušie Brightonas, bet man liekas, viņi jau aizgāja projām. Kas atnāca aizgāja? Tikpat daudz transferu kā spēlētāji, tikpat arī vadībā. Daudz transferu, bet es domāju, ka diezgan daudz fani kritizē Maresku, jo, Tu nevari uzvarēt Barcelonu, tu nevari uzvarēt Liverpoolu un tad zaudēt Līcai. Tu nevari uzvarēt kaut kādas Burnleys, jā. Tas vienkārši what the fuck. Tā kā tad mēs, Chelsea cīnās, jā, par kaut ko, vai tā kā vienkārši taisām projektu 10 gadus, jā, tagad tā iespēlējamies. Tā stabilitāte jau tiek kritizēta un tā tālāk, bet par Tottenhamu man liekas, ka, tagad skatoties, protams, tur visādi var domāt par to Tomasu Franku, bet man liekas, tā izvēle viņiem bija diezgan ok. Es atceros 21. 22. gada sezonā Brentforda atņēma top 6 klubiem, cik tur gan arī katrā spēlē punktus. Viņiem bija kaut kāds uzvaras pret City, Liverpoolu, Chelsea.
Viņi ņēma pret lieliem klubiem. Un, Tomas Franks bija vēl aizgājis uz pārnām, taču ar United un Chelsea vienā dienā. Ir iemesls, kāpēc viņi nepaņēma viņu. Kāpēc Tottenham viņu paņēma, bet tas, ka Chelsea un United pat gribēja viņu ņemt, tur kaut kas apakšā ir. Kad viņi pieņēma amatā, tas kopējais tā reakcija vispār ne tikai no Tottenham faniem, bet no visiem bija, ka Franks Tottenhamā tas varētu strādāt. Jā. Bet viņš ir tāds projektu menedžers, bet es vienkārši neticu, ka viņš var uzbūvēt projektu priekš Eiropas komandas. Tādas kārtīgas komandas. Bet tajā pašā laikā, kurš var? Ja raugās uz veciem treneriem, tur visādi gaisa. Bet Tottenhams lielākā kritika bija, ka mēs neuzvaram trofejas, mēs beidzot uzvaram trofeju un mēs atlaižam treneriem. Es esmu īstenībā cilvēks, kurš ir pilnīgi pret, piemēram, šito atlaišanu. Es īstenībā ļoti bieži par Karlo Ancelotti, lai gan daudz uzskatīja, tas Karlo Ancelotti laiks tur Real Madrid beidzās, bet es uzskatu, ja cilvēks izdara svarīgāko, kas principā klubam ir jāizdara, uzvar trofeju, un it sevišķi, ja piemēram, tā būtu Manchester City un no sērijas viņi tur paliek sezonas galā Premier League apakšā, bet viņi izcīna tur no sērijas Eiropas līgas trofeju, un tā priekš City tā Eiropas līgas trofeja ir sūds, vai nezinu, tur Karabao kaus vai kaut ko tādu, tad jā, tas saprot, bet Tottenhamai nebija titulu, kurš tur 2008. Gada, kad vēl Džermanis Dženas spēlēja Tottenhamā, un viņi izcīna beidzot to vienu trofeju. Un man liekas, tas arī un atlaiž treneri, bet tas arī parāda līdz Levija laikā vēl arī tas pats sestdienā fināls Tottenhamai un Mourinho, bet cilvēks, kurš uzvar fināls, tiek atlaists. Tev ir iespēja, un visticamāk, tu zini, eventually viņu atlaidīs. Pagaid to pāris dienas. Bet viņi atlaida tāpēc, ka tur bija kaut kāds datums tieši pirms tā fināla, kam bija jāmaksā 15 miljonu. Viņi atlaida pirms tam, lai viņu naudu ietaupītu. Skaidrs. Tad tur viss tas āģis bija. Un tādos klubos, jā. Bet ir viena lieta ir gan tas, ka ir pareizie treneri katram klubam. Tu nevari paņemt, piemēram, tur super taktisku treneri ielikt, kurš labi strādā, piemēram, nezinu, tur Sams Allardyce, viņš labi strādā ar kaut kādām tur apakšgala komandām, viņš var paņemt tagad no sērijas izglābt komandu no relegationa, tur 7 spēlēs, viņiem bišķiņi iedot iekšās, vai kaut Šons Daičs tur varbūt ar savu spēles stilu, un teikt no sērijas ielikt viņu kaut kādā tādā vadošajā komandā, kur ir daudz ego, un piemēram, visi spēlētāji nav vienādi. Starp citu vakar bija šī tāda saruna, ir komandas, kur, piemēram, tev ir apakšgala komanda, tev ir Burnley. Jā, Bērnlijā tu paņem, pasaki, jūs visi, kurš esat vienādi. Ņidai Bok, kāds mums te kavēs treniņus, kāds tur neskries, mēs visus, kurš mainīsim, jo neviens no viņiem nav tāds world class, tur tāda super līmeņa zvaigzne. Un tad tu nonāc, piemēram, komandā kā Liverpool, un tad tev ir Mohameds Salahs. Tev čoks ir vienkārši sasits, tur, 300 gols un tā tālāk. Un, protams, ka viņiem būs pilnīgi cits tas saucamais treatments nekā parastiem spēlētājiem. Un tev jāmāk. Un ja atnāk tāds skandināvu, manuprāt, arī tā pie tāda mentalitātes līdzīga kā vācieši. Ka ir jābūt, visam ir jābūt pēc tāda rokas grāmatas. Jā, pēc rokas grāmatas, bet futbolā tas tā nestrādā, jo tur ar lieliem ego strādā, īpaši tajās lielajās komandās. Bet kaut gan Tottenhamā, kas tagad? Jā, bet es piekrītu, ka katram klubam ir tas viens treneris vai vairāk pat, kuri ir tie kluba treneri, jo atceries Šons Daičs Bernlijā. Man liekas, viņš Eiropas uzspēlēja, ieved viņu play-off kārtā, tā kā kvalifikācijā Bernliju. Viņi tur turējās labās pozīcijās. Jā, viņas tur Kris Vūds sit ar Ešlī Bārns vārtus, katrs pa 10. No Ešpiritīvu Santu iepriekšējā sezonā. Ja? Turās Eiropas zonā, šajā sezonā Nottingham izkrišanas zonā. Tuhels ar Chelsea, ja? Tur Champions League. Komandas, ir tie treneri, kas vienkārši tā kā roka ar cimdus. Grahams Potters fucking Brightonā. Grahams Potters Brightonā. Tas vispār Tomas Franks Brentfordā. Ja? Tu perfekta kombinācija. Un tad aiziet uz Chelsea, Grahams Potters un viss. Viss, jā. Iespējams, pat salauž savu karjeru. Cik naudu var tās nopelnīt. Salauž tā kā Izeks salauž sev. Dzirdējāt? Jā? Tur bija tur izgājās tik žoska uzreiz. Tūs vārds un uzreiz laukā. Šitā sezona vienkārši. Viņš laikam līdz martam labākajā. Zini, ko to sauc? To sauc par fucking karmu. No sērijas, jā. Vudu Lēles ir sadurstīts nukās. Bet Voldemāde, zini kā,
daudzi teica, visi atsaka Ņūkaslē, Šeško, kas tur vēl bija, visi šitie. Ekitīka. Jā, viņš ko 10 uzbrucēji atteica Ņūkaslē un Ņūkaslā. Labi, ņemam to Voltamādu. Pēdējais variants. Bayern pasaka, mēs nekad nemaksātu par viņu tādu naudas summu. Vai ka Šolē ir šobrīd talantīgs, bet, come on, 70 miljonus. Visi tā kā ņirgājas pa Ņūkaslu. Voltamādu debijā gūst vārdus. Tagad vienkārši, kā viņš pieņem bumbu, kā viņš pietur bumbu, jā. Par Sunderland arī go vārdu. Par Sunderland supergols, jā. Un tagad par Chelsea 2 vārtu un vienkārši Voltamādu. Un tikko ar Krauču neredzēju bildīt arī. Un arī Kraučs tur teica, mans dēls ir... Jā, viņš stāstīja, ka viņu vecajā klubā par Kraučiju saukājuši. Tāda zinām līdzība ir. Bet jā, noslēdzot Anglijas tematu par tādu augšgalā, ir tā intriga par to, ka tiešām Arsenāls atkal nočokos. Bet, jau būs savstarpējā spēle. Bet vidū viss ir super blīvs. Un, protams, būsim reāli. No Aston Villa gan jau kādā brīdī arī lūzīs, jo viņiem tomēr arī Eirokaus viņiem jāspēlē. Aston Villa pret Chelsea nākamajā kārtā, bet viņiem kaut kad pret Arsenālu būs spēle. Okay, ļoti drīz. Tas arī būs labs duels. Vēl par izkrišanas zonu. Skaidrs, ka es nezinu, kas Wolverhamptonai. Viņi varētu pārspēt to, kam ir tā... Derby County. Derby County, jā. Viņiem bija 11, laikam. 11 punkti, bet West Hamā es nezinu. Starp citu, viņi ir 2 punktus ieguvuši, 2 neizšķirti. Viens neizšķirts nav pret Tottenham. Jā, protams. Turklāt viņi tajā spēlē bija tik tuvu, lai uzvarētu. Palīņa 96. panāca 1-1. Un tas bija vēl Tottenham stadionā. Jā. Man liekas, mums ir vissliktākā mājas forma. Izņemot Wolverhamptonu. Wolverhamptonā, varbūt Burnley'ē, bet es nezinu. Es nezinu, kur tas otrs nešķirts ir bijis. Vienmēr 17 spēles, tev nav neviens uzvars, un es saprastu, jo, piemēram, ienāk, tā kā bija, kad atnāca tur Huddersfield Town, vai tagad La Ligā ir Real Oviedo, komandas, kas ilgi nav bijuši pirmajā divīzijā, viņas atnāk, viņām... Tā kā Sunderland. Jā, viņiem... labs. Ķīpa varēja. Labi, Sunderlandā, bet arī īstenībā līdzīgs stāsts, bet Sunderlandā nebija, bija piesaistīti spēlētāji, bet nebija tā, ka vienkārši tā kā Nottinghamā tajā vienā vasarā, ka vienkārši 30 spēlētāji. Bija Sunderlandā, viņi ieguva jaunus spēlētājus, bet nebija tik grāki. Bet pasties kaut vai Wolverhamptons spēlētājs, nav viņi tur noteikti tik slikti, bet viņiem šobrīd mentālais, manuprāt, psiholoģiskā pārliecība vienkārši kaut kur pilnīgi Portugālē pazudus. Starp citu, pirms tam pieminēja Nuno Espiritu Santu, arī treneris, kas bija Wolverhampton, jā, viņi vienmēr tur visiem ņēma punktus. Wolverhampton bija nākamā komanda, no kuras visus... Viņi bija Eiropas līgā. Jā, visus portugāļus reāli no turienes savāc pēc tam uz pārējām komandām. Visiem viņi bija interesanti. Bet, Viņiem bija 2 neizšķirti pēc kārtas par Tottenham, par Brightonu. Kas starp citu tagad no Championship tur augšgalā? Lampards, jā. Un viņš tikko sadarījās ar Southamptonas faniem, neredzēja? Jā, spēlētājiem. Tur tā... Bet viņš vispār ko neizdarīja? Viņš kaut ko roku parādīja? Viņš tur kaut ko svinēja, jā. Bet tur bija tik toksiski, un Lampards arī bija, es presiem klausījos, viņš bija tik uzvilcies, viņš tā kā atvainojās, viņš laikam bija lamājies arī rupji pret Southamptonas spēlētājiem un faniem. Viņš teica, viņš vienkārši trīcēja, es vienkārši esmu emocionāls šādos brīžos un tā tālāk. Coventry City, man liekas, Middlesbrough ir otrā. Un Lesterei sūdīgi ejot, ne? Bet daudzām, kas tur nokrīt. Leicester, Southampton, viņi pa vidu ir visi. Es nācos, tur Millwall kaut normāli spēlē, bet tā tālāk. Jā, interesants sezona Premjerlīgā. Daudz nezināmie, daudz zināmie, bet kam tālākās izējām cauri? Jā, izējām ātri cauri La Ligai. Tīri pieskarsimies situācijai augšgalā. Tur viss ir šobrīd La Liga atgriežas janvārī. Atgriežas uzreiz pēc jaunā gada. Viņiem ir šī ziemas pauze. Bet nav 1. janvārī spēle, kā Premjerlīgā. Nē. Dažiem būs 1. janvārs. 3. vai 2. janvārī. Jā. Barcelona 4 punktus priekšā Real Madrid. Atceramies pēc El Clasico. Bija citādāk. Bija pirmkārtām, man liekas, plus 5 punkti. Un šobrīd ir Real Madrid minus 4. Jau pēdējās 2 spēlēs jau sāk iztīties labāk. Tagad ir pavisam skaidrs, ka Xabi Alonso paliks. Viņam ļoti svarīgs brīdis būs atkal vēl viens tāds do or die. Tas ir Superkaus, jā. Jo uzreiz pēc jaunā gada ir Superkaus, un tur būs jāspēlē sākumā pusfinālā pret Atletico Madrid. Un pēc tam, ja fināls, tad, ja Barcelona uzvar Atletico klubu, tad pret Barcelonu jāspēlē fināls. Ja tur iekļūs. Ļoti daudz ko par Xabi darbu pateiks, man liekas, tas Superkaus.
Savukārt Barcelonai vienīgie šobrīd varbūt tās jautājumi ir par to, ka komanda turpina visu laiku ielaist, turpina spēlēt super nestabilā aizsardzībā, bet ja tu iesit 51 vārtus 18 spēlēs, Krezīsmā. kosmos viņiem pat sezonas vidū nav, viņiem jau ir 50 vārtu atzīme. Un, ja tā uz tabulu uzmet acis, sākumā šķietam liekas, ka it kā izstāsta viss fine. Interesanta situācija ir ar Villarreal, ka viņi atrodas 4. vietā, viņiem 2 spēles rezervē. Jā, tikko reāli tiesnesis noraka spēles intrigu. Es uzskatu, ka viņš iedeva. Pret Barcelonu? Barcelona bija top spēle. Villarreal skrēja pēcbukumos, nevarēja iesist, pēkšņi Barcelona paņem iesit, bet visu laiku spied, un tad tāds asins izklupiens no aizmugures trāpīja pēdā, iedeva sarkano. Es teiktu, tāda oranža kartīte, bet trāpīja pēdā. Iedeva sarkano, pēc tam jau tā spēle tur tika salauzta, bet Villarreal ir 2 spēles rezervē, un principā viņi abas pirms spēles uzvarot, viņiem 41 punkts, un viņi vismaz tur kopā ņēmās. Atletico jau ir atkrituši tālu, bet viena komanda, kurai ir jāpievērš uzmanība. Girona? Nē, Espaņol atrodas 5. vietā. Viņi atgriezās La Ligā pirms 2 gadiem. Viņi tur tagad kā jojo ir šurp turp krituši. Bet Espaņol interesanti, ka viņi pirmām kārtām ir tik augsts, un otram kārtām uzreiz pēc jaunā gada Barcelonā ir Barcelonas derbijs ar Espaņolu. Viņiem tur tajos derbijos ir katastrofāli gājis pēdējos gados, tāpēc pastīsimies, varbūt kaut ko izdosies noķert. Par tabulu tu pieminēji, Girona. Gironā viss brūk un jūk, bet atšķirībā no Premjerlīgas tur varam redzēt, ka apakšgals ir bišķiņ citādāks, jo te ir tā, Levante 10, tur Oviedo 11, tur 15, vēl ir tā cīņa vēl eksistē, bet man ir pilnīgi skaidrs, ka es vismaz šobrīd teiktu, ka Real Oviedo arī un Levante no spēles vienkārši kritīs ārā. Kas varētu būt 3. klubs? Zini kā, pasties turien. Ir liela iespēja, ka izskatīs lielais klubs. Es pie lieliem klubiem ieskatīšu Gironu dēļ tā, kā viņi nospēlējuši vienu sezonu, jā, un kas viņiem ir īpašnieki. City grupa. Jā, man jāsaka uz šo brīdi Girona. Viņi spēlē slikti, viņi tiešām spēlē slikti, bet es saku, ka nav tik nereāli, ka izkritīs Valencia. Jo viņi visu laiku ir spēlējušies pēdējos gados ar uguni, bet vēl milzu problēmas ir Real Sociedad. Viņi nomainīja treneri, vai precīzāk aizgāja, beidzās viņa ēra Imanolam Alguasilam pie Real Sociedad stūres. Viņš aizgāja projām, man liekas, Saudārābijā trenēja, jo viņš pateica, ka viņš Spānijā neviens it kā Real Sociedad klubu netrenēs. Man liekas, ka viņš aizgāja Saudārābiju vai Kataru vai kaut ko tādu. Un viņi iecēla dublēru treneri. Katastrofāla sezona. 17 punktus 17 spēlēs. Tas ir. Jā, un Real Sociedad tikko atceramies tur pret Parīzes Champions Līgā spēlē. Viņi tur zaudējuši ļoti daudz spēlētājs. Tur Mikls Merino, tur Subimendi, Lenormāns uz Atletico. Ir ļoti daudz svarīgi spēlētāji zaudēti, bet Izaks. Jā, Isaks jau savulaik, bet Real Sociedad arī milz problēmās, jo tām komandām, kas ir virs viņiem, kas būtu teorētiski arī cīņā par izkrišanu, Rayo, Deportivo Alavesai, viņiem iet gan labi. Paskatieties, kur Elči ir. Elči pirmo gadu atgriežas 9. vietā. Tas skaidrs, ka viņi nekritīs ārā. Līdz ar to tur tā apakšgala cīņa. Piemēram, es nezinu, kas pēdējos gados ir bijuši lielākie klubi, kas ir izkrituši. Tur atceros, kad Hamburga izkrita, tad daudz runāja tur Bundeslīgā. Tur bija, man liekas, vēl Šalke izkrita. Kas Premjerlīgā ir pēdējos gados bijis lielākais, kas ir izkrits? Pirms kaut kāda laika Newcastle. To jau mēs runājām. Vestham izkrita. Šitā te Francijā šis te izkrita Santetiēna. Spānijā, kas ir pēdējais, laikam lielākais, ir bijis Espaņol. Viņi tur 2 reizes izkrita. Saka, visu laiku ar uguni spēlēs sevi. Tagad ir pakāpšies, bet viņi arī visu laiku spēlēs. Bet, Valencijai, tur būtu kosmos. Ja Valencija izkristu, vai Real Sociedad. Un Real Sociedad jau to ir izdarījuši. Viņi kaut kādā 2010. gadā izkrita. Tāpēc, jā, tāds būtu liels lietas. Jā, Krezīsmā Valencija, kas vienmēr asociēs ar kaut kādu, vismaz bērnībā tīņu gados ar Champions League futbolu. Rafa Benītes. Visādiem tur, jā, Davids Villa un tā tālāk. Viņi ir pēdējā lielā trio, kas ir izcīnījuši Spānijas čempionu titulu. Un pēdējā komanda no Spānijas bez lielā trio un Sevijas. Vēl jau bija Real. Kurš arī Eirokasos jāspēlē, uzvarēja ar Rafa Benītes Eiropas līgu, tajā laikā UEFA kausu, 2 reizes uzvarēja La Līgu.
Divreiz Champions League finālā spēlē. Un ļoti svarīga lieta, pirms tam pieminēja par čempionšīpu. Šobrīd pirmajā vietā, Segunda divīzijā, atrodas Deportivo La Coruña. Es ļoti gribu, lai viņi atgriežas. Cik viņi ir laukā ilgi? Ilgi jau? Nu jau kaut kāds laiks viņš ir 11 gadi. Viņiem bija arī tur finansiāls problēmas. Man vienkārši, es ļoti ilgi viņiem sekoju līdzi, jo man viens no tādiem labākiem čomiem, ar ko es esmu spēlējis kopā, Spānis, viņš ir no Akoruņas. Un kāpēc es gribu? Tas ir viens no labākiem derbijiem, Deportivo Akoruņa pret Celta Vigo. Bet, iedomājieties, stāsts pirms pāris gadiem, tas bija kaut kāds 2019. gads, Deportivo Akoruņa bija nokrituši līdz 3. divīzijai, un viņi spēlēja derbiju pret Celta Vigo B komandu, un 2 reizes tajā derbijā zaudēja. Viņi zaudēja dublēriem savā derbijā. Kā klubs, jo Deportivo Akoruņa vienmēr ir bijis daudz lielāks klubs nekā Celta. Čempionlīgā spēlē. Čempionlīgā viņi ir kļuvuši par čempioniem. Un vēsturisks liels klubs Spānijā. Bet, cerams, ka īstenībā es ļoti ceru, ka viņi atgriezīsies. Tas tā kā Sunderland. Viņi tagad ir 3. Tagad ir 3. Jā, viņi jau bija pēdējās 3 spēles zaudēja. Viņi jau paliek pa 5 punktiem. Tagad ir Racing Santander. Jā. Tas arī, starp citu, super vēsturisks klubs. 2006. gada FIFA vienkārši. Tu skaties, kaut kāds Racing Santander, jo tā Santander tā ir banka Spānijā. Tā ir arī pilsēta, bet Santander banka. Un, ja tas Racing Santander vēl atgriezīsies, kas ir otrie? Las Palmas. Las Palmas, cerams, ka viņi ar viņiem vispār nekā interesants stadions, garlaicīgs, vienmēr nenormāli kluss. Gran Canarijā beig tur spēlē. Bet tur kaut kāds klubu, kādu pirmam 5. vietā, Castellón. Nē, es tādu vispār dzirdējis. Bet es domāju, ka tur liela iespējamība. Ja tā Racing Santander, un es ceru, ka Depo varētu iekļūt, bet Las Palmas varētu arī būt. Bērnībā daudz skatījās Deportivo spēles. Bija no pirmajām sezonām, kad es sāku vispār Champions League spēlēt Deportivo. Tur bija, un atceros, viņi kaut kādā atspēlējās pret Milānu, no 0-4 vai kaut kas tur. Viņiem liels spēles. Viņiem daudz vēsturisks spēles. Viņiem ir arī tas zīmīgais 2000. Gadsimta mijā viņi uzvarēja tur La Ligā. Viņam bija vairāk tur super spēlētāji, kurš pēc tam tur savāca un tā. Viņam bija līdzīgs līdzas stāsts, kaut kur nedaudz līdzīgs. Viņam arī pēc tam tur sākās finansiālās problēmas un kaut kas tur aizgāja. Tā kā tāds arī ieskats Spānijā. Neesam mēs Itālijas, Vācijas eksperti, bet... Vācijā viss skaidrs, Bayern tur ir priekšā tā jaudīgi. Jā, tad tas arī viņiem no vienas puses ir, tas vienmēr ir ļoti labi, ka viņi ir priekšā 9 punktus, visu, ko viņi var darīt, ir koncentrēties uz UEFA Champions League, jo atceras, ka arī Bundesligā šobrīd ir 18 komandas. Za to mazāk spēles. Tas redzēs Karlu. To jauno? Jā, es vienkārši... Es redzēju, ka Madrids kontu uzreiz lika, viņš tur sīgs bija. Viņš 10 gados bija aizbraucis uz trailu, bet vecāki laikam izņēma laukā viņu. Es nezinu, kas tur bija tas konteksts beigās, bet es bišķi viņu pastījos, un man ir jau godīgi, Tops. Nākamā lielā lieta Vācijā. Tā kā nopietni. Viņš vienkārši atgādina, ka viņš ir Messi, kā viņš driblē, viņam bumba caur vidu pielīpa, un viņš nav baigi garš, bet... Baigais talants. Es domāju, ka viņš būs tas kā Tomas Millers, kurš randomā izsitās pēkšņi. Tur viena sezona sāk vienkārši bombardēt, tad Karls būs tas pats stāsts. Jā, te redzam arī, visi ir aizskries par priekšu, bet kaut kāds prieks bišķiņi ir par Dortmundu. Viņi ir sadakterējuši nedaudz savu sezonu. Jā, tāda mūžīga otrā komanda. Jā, mūžīga otrā, bet vienu brīdi jau tur šķiet, ka atkal viņi ar tām visām problēmām. Bayern tur skrien pa priekšu, bet es saku, tur principā 0 zaudējumi, tur zaudēt punkti, bet šobrīd tas dod kompaniju vienkārši iespēju koncentrēties uz Eirokausiem. Šobrīd interesantākā... Arī pastāties 55 gūtu vārti. Bayern un 15 spēlēs. Nē, viņi tur spēlē citā līgā. Tas ir vienīgais stāsts, kāpēc laiku man galvā nepret doma par to, ka Arsenal čaukos. Nevis tāpēc, ka viņi ir slikta komanda vai kas. Ja tev ir Holands un tu sīk tik daudz gols, tev te goli atnesīja spēli, jo mūsdienu futbolā tās aizsardzības, bet redzi, šī gada Premjerlīga ir tāda jocīga, un varbūt tās arī tā Premjerlīga varētu atgriezties tādā Mourinho stilā, kad arī caur to var uzvarēt. Kēnam, man liekas, 19 vārti Bundeslīgas sezonā, Holandam arī ir 19, tieši līgā. Spānijā Mbappé cik jau ir?
Virs 20? Nē, kaut 18, man liekas. Jā, nu tad diezgan līdzīgi arī viss tur turās. Jā, viņi ir 3 vienkārši sit šogad gols, jā. 3 turās kopā. Francijā, starp citu, nevienam īpaši nerunājot, Lānsa ir pirmā. Un Parīze ir otrā. Jā, viņi kaut kad viņi bija uz brīdi, bet atkal ir pirmajā vietā. 37, 36 punkti. Nu, tur ļoti blīvi. Pastīsimies, viņiem arī, starp citu, atceramies, ir samazināts spēļu skaits un komandas skaits 18 komandas līgā. Līdz ar to arī pirmais apmestūs tas jau būs noslēdzies. Nu, no līgas viedokļa, protams, tas ir labi un tas ir forši, ka viņiem tur ir tā cīņa. Bet, ja par interesantāko līgu no tāda intrigas viedokļa, tad noteikti tā ir Itālija. Jo Itālijā tas ir Tottenhams tikko meklējuši to Francijas tabulu. Un tagad par Itāliju. Un tagad par Itāliju. Franciju mēs nerunāsim. Un tagad par Skotiju. Un Itālijā 33 punkti, Inter 32 punkti, Milāna 31 punkts, Napoli 30 punkti, Roma 29 punkti, Juventus un tur tālāk jau Boloņa 6. vietā. Tā kā principā viens uzvaras attālumā ir 5 komandas, Roma, Juventus, Napoli, AC Milan, Inter, kas arī, nu, principā pēdējās sezonās arī ir bijušas tās labākās. Nu, labi, Juventus tur atkrituši zinām iemeslu dēļ. Nu, es ticu tikai Inter un Napoli. Pārējās, man liekas, pilnīgi nestabilas komandas. Nu, tā kā citu no visām top 5. Es neesmu lielā, es kopš bērnības ar par AC Milan tikai tāpēc, ka tur Luka Modričs. Pagaidiet. Ja Itālijā šobrīd tur arī bija. Ja Itālijā, jā, arī tas starp citu, jā, bija Bekhams. Esiens tur bija. Esiens, ja man jāizvēlās kaut ko, tad es šobrīd saku, ka tu esi pa Milānu. Nu, pa Modriču, ne, loģiski, loģiski, jā. Bet, nu, tev Maktominēs arī patīk, teoretiski. Fulkruks. Nāk uz Milānu. Fulkruks, jā, no Vesthamas aizgājās. Tu redzēji video, ka viņš ienāca, šis ir klasiskais Eiropietis, Itālijā. Viņš ienāk, viņš iziet pa durvīm, viņš tāds buongiorno, un viss sāk smieties, buonasera, jo buongiorno ir labrīt. Jā. Ko es gribēju pateikt, no top 5 līgām šajā sezonā uz doto brīdi visvairāk neizšķirti. Nē, visvairāk 0-0. Kurā līgā, kā to šķiet? Visvairāk 0-0? Jā, top 5 līgām. Spānijā? Itālijā? Jā. Nu labi, nē, īstenībā es tev tā atbildēju. Man šķiet, ka tas būs tās provocējušas jautājums, bet tas gan nav pārsteigums nekāds. Tur vienā kārtā, man liekas, viņiem bija 6-0-0. Jā, tur bija traki. Citu runājot par kartītēm, es nevaru pateikt tev kopējo statistiku par visām top 5 līgām, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, jo pēdējos gados tas tā ir bijis. Premjerlīgā šajā sezonā ir 20 sarkanās kartītes. Kā tev šķiet, cik ir La Ligā? Es teikšu, man liekas, Premjerlīgā ir netipiski daudz šobrīd. Es teikšu, ka La Ligā uz 10. Nē, zem 10. Es teiktu 6. Piedodieties, La Ligā ir 48 sarkanās kartītes šajā sezonā. What? Ko? Premjerlīgā ir 20. Jā, man tieši liekas, ka Premjerlīgā šogad bijis ļoti daudz. 48. 48 sarkanās plus, kas ir 2 dzeltenās. Nu, jā. Tad 48 reizes spēlētāji noraidīt no laukuma. Kas? Tā. La Ligā dod sarkanās pilnīgi par visu. La Ligā, es jau jūs laiku saku, La Ligā ir sliktākā vara izmantošana pasaulē. La Ligā varu izmanto, lai pārtiesātu. Nu, mums te citiem, man liekas, patīk tāds stils. Viņi, piemēram, paskatās uz epizodi, un pēc tam vārs vēlreiz pastāsta, un viņi mēģina pat saredzēt kaut ko. Sarkanās kartītes La Ligā tas ir kosmos, visu laiku dod. Nu, tikko arī iedeva sarkano kartīti par to, kur, manuprāt, 99% gadījumā tiesneši iedod dzelteno un skarbu, jo tur nospēlē skarbu, bet viņi atrod, viņi grib sarkanā, ņem visu plāksties. Jo man liekas, es uzskatu, ka, lai noraidītu no laukuma, lai tev spēle beigtos, lai noraidītu no laukuma, tev ir jāizdara kaut kas absolūti rekles, crazy. Tur šovaks vienkārši no aizmugures gāja pat, kad tā ieslīdēja pēdā. Viņam iedod sarkano. Daudz tādu piemēru šajā sezonā ir bijuši, kur viņi vienkārši gribējuši atrast un atrod. Bet, zini, kas ir problēma bieži, kad ir stop kadri? Viens ir dinamika, un viens ir stop kadrs, kur izskatās. Tas viss izskatās daudz brutālāk. Jā. Ja man šobrīd prasītu, es teiktu, izmetam nafig miskastē to varu, atstājam tikai vienīgi uz aizmugurēm. Būtu interesanti paskatīties vispār arī uz aizmugurēm. Man pietrūkst tas futbols. Kad vienmēr bija. Kad tu iesit visu, tad, ja nav karoks, tu priecājies. Un pat, ja bija tā aizmugura, beigās tāpat noķipa. Tā ir, jā. Mēs šobrīd ar Kārnu komentējot, vienīgais, ko mēs darām, vārti ir, bet pastīsimies, pirmais, ko tu saki, pastīsimies, ko darīs vārds, varbūt tās iedos aizmuguru. Un spēlētāji dara to pašu, fani dara to pašu, tu vēl nepriecājies, jo domā, šitām
Alberts iesiet pret Riga Mariners. Mēs iestam pirmo golu, viss stadions uzsprāgst, bet tā kā es zinu futbolu, mums ir tā stulbā spēle ar varu. Un es saprotu, brāļs, tur bija tavs līnijas. Es gaidu, kamēr nosūpjās, visu zinu. Un es nevienā brīdī nepriecājos tikai tāpēc, ka visi, kas pat par to ikdienā neaizdomājas tik ļoti, tie tur sāk priecāties. Tiem tās emocijas īsts, jo tu vairāk dzīvo tajā futbolā, tu negribi, lai tev to sirds salauž, kā saka, lai pacēk, ka ir vārds. Bet bez vara tad Manchester United atkal uzvarēs Premjerlīgā. Vai mēs to vēlamies? Madrids Real varbūt Čempionlīgā vairāk uzvarēs, ja? Kopš vara ieviešanas Real Madrid tāpatām vairāk uzvar Čempionlīgā nekā kurš cits klubs. Bet pat tiem palielinājumiem tā īstenībā tieši par Tottenham Liverpool spēlē tikko Čavijs Simonsam arī tur tajā dinamikā neizties tik traki, bet palielinājumā izties žost. Stop kadri arī tu vari tiesneši māk interpretēt savu domu caur kadru un caur palielinājumu, kā viņi vēlās. Protams, ja tu, piemēram, ja tu parādi to situāciju no viena rakursa un pasaki, kāpēc tu uzskati sarkanā, piemēram, un pasaki, es uzskatu sarkanā ir tāpēc un tāpēc, bet ja tiesnesis piešķīra savu pirmotnējo lēmumu, vāru tā ielika, lai novērstu Franka Lamparda netrāpīto, neieskaitīto golu pret Vāciju, nevis tāpēc, ka, ja tur ir, piemēram, tāds strīdīgs moments, ka tagad tiesnesis uzskata, tas ir strīdīgs, un ir pendeli, un vārs uzskata strīdīgs, un nav pendeli. Un tagad viņš iet savu lēmumu pārtiesā tikai tāpēc, ka vārs uzskata tā. Bet labi, tā ir pārāk ilga saruna, un tā saruna nekad neatrisināsies, jo vārs tas ir futbola vēzis, ko darīt. Es tikai ātri vēl pa vienu līgu Skotijas. Tev ir tabulāti mazo Skotijas čempionātu. Bet tur ir crazy, ka ne Rangers, ne Celtic nav pirmajā vietā. Jā, Hearts. Kas ir interesanti, pirms šīs sezonas čempionu tituli Celtic 55, Rangers 55. Tā kā Rangers diezgan smagi iepīkstulis, ja? Tad bija skaidrs, ka Celtic fani riktīgi priecājās. Šajā sezonā mēs beidzot esam viņus panākuši un apsteigsim. Mums būs 56 čempionu tituli un abām 55. Un kā Rangers gan jau tur cer, ka Celtic nē, bet un tagad skaties tabulā Hearts. Vienkārši pirmajā vietā un tā kā parāda video pirkstu abām divām. Ja? Un Hearts pēdējais čempionu tituls Skotijā ir 60. gadā. Un tieši šajā sezonā, kā abiem diviem Glasgow's milžiem ir 55 tituli, ka tūlīt vienkārši, kāds saka, aizies pa priekšu, Hearts vienkārši paņem un turās ļoti ilgi pirmajā vietā, un viņi arī uzvarēja tagad Rangers un uzvarēja pirms tam Celtic. To es gribēju pateikt. Tas vienkārši liekas interesanti, jo pēc... Es tiešām neatceros, ka tur pēdējā... Man liekas, varbūt Hearts bija pēdējā, kas tur uzvarēja. 6 punkti, jā. Rangers vispār tur jau... Bet Celtic Rangers maina treneris tur... Tagad Celtic tur kaut kāds bijušais MLS treneris ir kaut kāds mistisks. Jā, viņam tik traki iet. Viņš redzēja Twitterī video, viņš bija aizgājis ar bērniem uz maģīti. Un viņam tur vienkārši Celtic fani tur pat neļāva paēst. Tur traki. Bet viņš ir tas tur... Vai arī Francijā, es tagad jaucu, kas to dīvaino šo te planšeti izmanto ar tiem kauliņiem? Nē, viņš tas bija. Jā. Tu esi nesasties? Viņš spēles laikā ir tas laukums, ja un tie kauliņi, viņš tā skatās to laukumu tā. Tā kā. Nē, bet viņam vēl bija tas prikals. Tāpat komanda zaudē. viņš tajā pirmajā spēlē to planšeti ņēmās, tad viņi tur visi apsmēja, un nākamajā spēlē viņam tā planšeta vairs nebija. Jā, bet izties tik tīvēniši, ka tur. Pagaid, ķipa parastā planšeta ar fiškām, ķipa spēlētājiem? Jā, tāda. Bet viņš tur smieklīgi, viņš tā sēž uz celīšiem uzliek un kaut ko tur ņem. Un rezultāts 0-2 par to vienalgiem. Jā, 0-2, bet tagad taktiskā masterklasa būs Skotijā. Viņam vēl bija kaut kāda, es nezinu, vai viņš to speciāli pateica, vai tur kaut kas, es nesapratu, bet arī pa viņu smējās, kad viņš pateica kaut kādu Anglijas līgas komandu, kad viņam paprasīja, vai tu zini Skotijas futbolu, viņš teica, jā, es zinu Skotijas futbolu, kad bija spēlētājs, gan es pievienojos kaut kādam tur Anglijas 5. līgas klubam, bet viņš to pateicis, kā tas būtu Skotijas līgas klubs. Un tur trāki viņam iet. Nē, redzīgi. Tur problēmas abās divās Glasgow komandās Rangers lielāk, bet... Kurš tu esi bijis? Man liekas, mēs kaut kad runājam, esam Rangers, jā, zilie. Zilie, jā. Mēs arī. Nezinu, kāpēc. Tu tajās līgās, kur tev ir pilnīgi vienalga, bet kaut kā tu izveido to savu... Piemēram, man ir vienalga, kas Vācijā uzvar, bet es kaut kā laikam vairāk esmu Dortmunda. Jā, arī liekas, ir interesantāk. Jā. Piemēram, Portugālē, kas jūs esat? Man Benfica.
Nopietni Benfica. Es vairāk laikam Portu. Es vienkārši tāpēc, ka Es esmu sporting, tikai man patīk, ka ķipa, zaļā krāsa, viņiem tur smuks stadions. Es esmu bijis pie Benfica stadiona. Es esmu bijis pat stadionā Benfica, es to viņa ērgli tur skaties, bet kaut kā man neaizgāja. Bet tu katrā līgā tu atrod kaut ko. Jā, tā ir. Polijā. Jums ir komanda Polijā? Polijā man nav. Tur tie nosākumi tādi. Gdaņskas. Tā kā tu esi sadzēries 5 no rīta kaut ko mēģini skaidrot. Ārkas. Tur bija viši tie traktori. Kurā līgā, nu tādā interesantajā līgā ir kaut kāda komanda? Es Horvātijā sakoju Hajduk. Splits Hajduk, jā. Jo pirmkārt Verpakovskis tur savulaik spēlēja un kaut kā vienmēr esmu sakojis līdz tur. Es ienīstu Zagrebu. Tāpēc, ka bija Mauriņo, viņu uzvarēja Tottenham? Toreiz, kā sauc to čoku? Tas Oličs, nē. Tas, kas Minhenē kādreiz, man liekas, spēlēja. Oličs, jā. Ivica Oličs? Vai viņš tas bija vai kaut kas cits? Nu, viņš, kurš viens izpogāja Tottenham. Bet tas bija ļoti sen. Nē, tas nebija Oličs. Nē, Oličs, nē. Bet Orsičs. Orsičs bija tāds Orsičs. Jā, viņš tur normāli plosās. Jā, viņš vienkārši viens izpogāja. Jā, nav tur, tikai tāpēc. Tā kā katrs atrodam. Pārējās līgās tur viss skaidrs. Rumānijā, Bukarestas Dinamo. Nākamajā epizodē par Moldovas futbolu parunāsimies. Viņš vairāk mums par Āfrikas nāciju līgas. Jā, mums Āfrikas eksperts tagad. Varēsim pieskarties, jā. Bet tur gana nav, tāpēc es nezinu, ko izskaidrot. Nigērija spēle kaut kad šodien, laikam. Jā, mēs no jums atvadamies. Mēs jums sakam priecīgus Ziemassvētkus. Būsim vēl ar spēc epizodi pēc Ziemassvētkiem, kas būs speciāli paredzēta spēlēm. Un tikmēr mēs jums sakam paldies un priecīgus svētkus. Nepārādieties daudz, būs pie Pepu Guardiola jāiet skriet, ja būs plus 3 kg. Tā kā mierīgi ar karstvīnu un mierīgs priecīgs svētkus. Priekā, čau!